Atkritumi vai resursi? Tas ir jautājums, ko bieži vien iedzīvotājiem, jo īpaši jauniešiem vidusstundu laikā uzdod atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu Liepājas rases darbinieki. Bet kāda tad ir atbilde? Nolietotās elektropreces ir viens no būtiskākajiem resursiem, un pareizāk sakot, ar to prizmu mēs varam arī labāk paskaidrot sabiedrībai to, ka atkritumi jau nav tikai atkritumi, bet tas ir otrais izmantojams resurss. Nolietotās elektropreces, kas kādreiz tika vienkārši izmestas kopējo atkritumu plūsmā, tagad tomēr tiek cītīgi savāktas un ir viens no tiem atkritumu veidiem, kuri vislabāk izmantojami otrreizēji pārstrādē. No tām elektroprecēm rodās jaunas elektropreces, tiek saražotas, tiek izmantotas viņas diezgan pilnīgi. Šīs te nolietoto, leduskapi, rezerves daļas un vispārējais. Un tāpat arī pārstrādāt šīs te preces mēs ļoti nozīmīgi arī dodam tādu ieguldījumu tai tīrai un zaļai videi, jo nolietoto elektropreces satur pietiekami daudz tādus savienojumus ķīmiskus un vielas, kuras sadaloties dabā rada diezgan lielas vidas problēmas. Kur tās nonāk tālāk? Kāda ir tā loģistika? Mums ir vairāk sadarbības partneri, kuriem mēs tālāk šīs savāktās elektropreces dodam tālāk, kas arī nodarbojas tālāk ar šo preču tālāk pārstrādi. Jau vairākus gadus, lai veicinātu zaļo domāšanu un aktīvi iesaistītu jauniešus atkritumu šķirošanā, tiek rīkots konkurss Stepsels ceļojums. Uzvar tas, kas savācis visvairāk elektropreces, ko var nodot otrreizējai pārstrādei. Katra skola var kā viena komanda piedalīties un kaut vai gada garumā vai vairāk mēnešu garumā krāt šīs te nolietotās elektropreces, savākt viņas no reģiona iedzīvotājiem, no savām mājām, no saviem vecākiem. Un uzkrāt, tālāk mēs tad šīs elektropreces, viņi aizpilda tabulu, uzskaita viņas, Liepājas rase viņas pēc tam savāc un jau tālāk nodot otrreizēji pārstrādēji. Protams, skolām šīs ir ļoti liela un laba iespēja ne tikai izdarīt labu darbu, bet arī kaut ko iegūt, savām vajadzībām, jo Liepājas rase šī gadījumā labākos un, čaklākos elektropreču vācējus arī apbalvo ar naudas balvām. Arī šogad aktīvākas bijušas Liepājas reģionu skolas un lūk arī uzvarētāji. Pirmo 3 vietu ieguvēji nav pilsētnieki, bet tie ir attiecīgi. Pirmā vieta Dzērves pamatskola, otrā vieta Pampāļu pamatskola un trešā vieta būs Vaņots vidusskolas komanda. Cik daudz šīs skolas atved elektropreces, ja reiz jums ir izcīnījuši šis godāgās vietas? Man būtu jāsaka tā, ka es no galvas ciparus nepateikšu, bet es zinu, ka tas skaits ir ļoti apjomis. Es varu noteikti tā pateikt pēc galvas, cik es atceros, cik, piemēram, ir viena no šīm skolām kaut vai tikai televizors nolietots nodevas. Tie ir veseli 68 no vienas skolas. Tie ir vairāk 10 leduskapju nolietota, vairāk 10 veļas mašīna un nemaz nerunāt par sīkām tehnikas vienībām. Nolietotās elektropreces ir resurss. Tas ir viennozīmīgi otrais izmantojams, lieliski izmantojams resurss. Un mēs jebkādā veidā popularizējam šo te sabiedrībā, pirmkārt jau skolēnu vidū, to, skatījumu uz atkritumiem kā otrais izmantojumu resursu, un tā skaitā arī uz elektroprecēm. Pavasaris ir arī talku laiks, kad sakopjam teritorijas, un jāsaka, ka šogad vismaz lielās talkas laikā strādāts čaklāk. Vai arī gluži pretēji, gružots vairāk līdz šim. Šajā gadā lielās talkas laikā savākto un poligonā ķīvītes nonākušo atkritumu daudzums ir ievērojami lielāks par iepriekšējos gados savākto. Šogad savākts 220 tonnas atkritumu, salīdzinoši 2014. gadā poligonā ķīvītes nonāca 179 tonnas, 2013. gadā 213 tonnas, bet 2012. gadā 170 tonnas atkritumu. Aktīvākie talkotāji bija Liepāja, kura ir savākuši 106 tonnas no kopiem 220, un otrā vietā ir Grobiņas novads ar 46 tonnām. Pārējie atkritumi nāk no visas kopējā reģiona. Kā jau talka, tad ir satalkots pa ceļmalām, graumalām, nesatīrītām vietām, un tā morfoloģija saucama atkritumu visdažādākā, sākot no plasmasas pudulēm, stikla pudulēm, riepām, un citiem atkritumiem, ko cilvēki izmet nepiemērotās vietās. Diemžēl daļa iedzīvotāja lielās talkas aizsargā taisa mājās lielo ģenerāla tīrīšanu un pat nojauc šķūnīšus. Tas gan nebūtu pieļaujams.
Tāpat, diemžēl, atkritumu maiss parādās vēl arī labu laiku pēc talkas. Jā, ja iepriekšējos gadus mēs šo parādību novērojām novada pašvaldībās, kas visu gadu vai pie kapiem vai kaut kādās vietās vāca atkritumus, un tad talkas laikā bija noīrējuši lielo mašīnu un veda. Un mēs skaidrojām, ka tomēr talka ir vai kaut ko īpaši satīrīt vai ekstra vietu savākt. Bet viņi to bija visu gadu krājuši, lai atvest mums, tad šogad mēs to novērām jau no privātu personām. Bet arī vienu kravu mēs no cilvēku pieņēmām un tālāk skaidrojām, ka šķūnīšu nojaukšana, ķieģeļu sienas nojaukšana, dēļi un papas jumti un tā tālāk. Tā nav talka, ka talka ir domāta sakopt, kādu nesakoptu vietu, nevis, teiksim, visu gadu krātos darbus vai nedarbus tagad satīrīt un novērst. Liepājas rases gadu no gada aktīvi iesaistās lielajā talkā, kad atkritumus pieņem tikai par dabas resursu nodokli. Dzīvosim zaļi, un tad arī būs mazāk jātalko.